Ir šodiena, pirmdiena, un lasīšu no Mateja evaņģēlija 34. pants. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes. Es neesmu nācis nest mieru, bet zobenu. Iekavās vajāšanas. Es esmu nācis sanaidot cilvēku ar viņa tēvu un meitu, ar viņas māti un vedeklu, ar viņas vīra māti, un viņa paša mājas ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Kas tēvu un māti vairāk mīl nekā mani, tas nav manis cienīgs. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas nav manis cienīgs. Un kas savu krustu neuzņemas un man nesako, tas nav manis cienīgs. Kas meklē savu dzīvību, iekavās pats. Tas to zaudēs. Kas zaudē savu dzīvību manis dēļ, tas to atradīs. Kas uzņem jūs, tas mani uzņem, un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravieti praviešu vārdā, tas dabūs pravieša algu, un kas uzņem taisnā vārdā, tas dabūs taisnā algu, un kas dziedinās vienu no šiem vismazākajiem, tikai ir biķeri augsta ūdens mācekļu vārdā, patiesi es jums saku, tam sava alga nezudīs. Ļoti spēcīgi vārdi. Kad tas ir zobens šeit uz zemes, tas ir tas, kad Dieva vārds ir patiesība, un kad tu neizēji kad tu pastāv Dieva vārdu patiesībā, un tā ir patiesība. Jā, patiesībā tu esi. Tāpēc runāsim patiesību. Un patiesība